Nu, čau, Solvita. Čau, Baigais Edmund. prieks būt pie tevis šeit, Gulbenē. Šoreiz tavā vietiņā, ja tā var teikt, kur tu darbojies, kur viss kaut kas interesants notiek. Un šis video ir mūsu biedrības Radot dot ietvaros, kuras biedris arī esi tu. Es, kā jau visus biedrus, arī tevi apsveicu ar šo titulu. Paldies. Nosauksim tā, jā. Un gribētu nedaudz vairāk uzzināt, kas tu esi, ar ko tu nodarbojies šeit Gulbenē, kas šajā brīnišķīgajā mājā notiek. Un, nu jā, tālūk. Nu tā, es esmu Solvita. Pēc izglītības es esmu mediķis. Mana pirmā profesija ir felšers. Un patiesībā viss mana dzīve arī ir saistīta ar veselību. Un ar veselību vairāk varbūt tādā netradicionālā izpratnē, jo tad, kad es beidzu medskolu, tad es sāku strādāt sākumā ātrā palīdzība. Es strādāju 7 gadus. Nu, un tad tā dzīve aizgāja tādā gultnē, kas ir saistīts ar atveseļošanos. Nevis ar ārstēšanu, bet ar atveseļošanos. Un arī varbūt ar nesaslimšanu, ar profilaksi. Jo tā mana pārliecība ir tāda, ja mēs paši sevi padaram slimus, tad mēs paši sevi varam padarīt arī veselus. Tikai dažkārt mēs esam varbūt aizgājuši tādā ēnā, mēs varbūt nejūtam sevi, un tad mums vajag kādu, kas mums drusciņi palīdz. Palīdz ķermenim, palīdz mentāli, lai mēs varētu atgriezties pie savas iekšējās būtības, pie savas patības. Cik tu ilgi esi pašizaugsmē? Es zinu, ka tu ar šādām veselības lietām jau sen nodarbojies, to arī citi šobrīd uzzināja, bet tieši tādā, labi, nosauksim to garīgā izaugsmē vai pašizaugsmē vai mentālā izaugsmē. Cik tu zemu biji, ja arī sīkumos varbūt nestāstīt, bet nu, aptuveni jā, un cik tu ilgi ar šādām lietām nodarbojies? Es nemaz nevaru tā pateikt, kad tas notika. Nu, tā kā mums visiem tie pirmie jaunības gadi, tad, kad ir bērni, tad, kad ir sevi jāpierāda, tad, kad ir jāpelna naudu, tad mēs vienkārši ejam un daram. Un mēs dzīvojam pēc tā, kā mēs mākam, protam, ko mēs esam pārņēmuši no ģimenes, un kādas ir mūsu vērtības. Bet dzīvē vienmēr lielākoties pienāk tāds brīdis, kad tu saproti, un kas ir tālāk, vai vairāk nekas nebūs. Tev ir brīnišķīgi bērni, tev ir brīnišķīgi kolēģi, tev ir vieta, kur tev gribās nākt un patīk, bet vai tas ir viss? Kas ir tālāk? Kas ir vēl? Un tad sākās man meklējumi dažādos virzienos, bet visvairāk tas ir saistīts ar ķermeni. Ar ķermeni, kā ķermenis reaģē, kā ķermenis jūtās, kā ķermeni atveseļot. Un tā es nevaru pateikt, cik tie ir gadi. 6, 7, 8, es nezinu. Man nav tāds konkrēts tāds posms, no kur tas sākās. Un kas bija tas, kas tomēr tev likā arī bišķiņu vairāk iedzināties šajā netik varbūt populārajā virzienā? Zini, kā ir. Mums ir visiem tāds priekšstats par skaistu un brīnišķīgu dzīvi. Un kas ietilpst šajā brīnišķīgajā dzīvē? Ilūzija. Jā, šī ilūzija. Tātad tā ir skaista ģimene, tas ir brīnišķīgas partnerattiecības, tas ir noteikts finansiālais stāvoklis, tad zinām labklājība, ja? Un kādā brīdī tu saproti, ka tas pilnais aplis, ilūziju aplis, tā kā nav pilns, jo citiem ir, un tam ir, un kaimiņiem ir, un radiem, un draugiem, un pasties vēl kaut kur ir, un man nav. Un tad mēs tā kā patiesībā, manā gadījumā tas bija, tās bija neizdekušās attiecības, kas man nolika diezgan zemā punktā, no kur man vajadzēja sākt atspērties.
Un šobrīd es varu teikt vienkārši paldies, 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 ka šāds brīdis manā dzīvē bija, jo tas ir pavēris milzīgi daudz ceļus, un es esmu iepazinusies ar daudz brīnišķīgiem cilvēkiem, es esmu gājis dažādās interesantās pieredzēs. Es esmu ļoti daudz ko uzzinājis par sevi, jo tikmēr, kamēr viss ir labi, man liekas, ka mēs visi esam skaisti un pūkaini. Tad, kad mēs nonākam zemā punktā, tad mēs spējam sastapties ar savu ēnu un spējam ieraudzīt, arī tāda es esmu, arī tik riebīgi vai cūcīgi es spēju rīkoties. Man liekas, ka tas ir tas, kas lauž ilūzijas. Jā, tu pieminēji šo attiecību tēmu un būšanu zemā stāvoklī tajās attiecībās. Daudziem šis tāds, kā pateikt, skarbais notikums kaut kāds dzīvē. Kādam tās ir attiecības, kādam varbūt veselībā, kaut kāda slimība uznāk nepārāk patīkamajā, pat ļaundabīga, un kādam varbūt absolūts labklājības, nabadzība, vēl kaut kas, ka šis tas atspēriena punkts, vai ne? No kurā rausties ārā, jo arī man personīgi bija, man likās, tas ir netaisnīgi. Netaisnīgi. Kā saprast, ka tas tomēr ir taisnīgi un censties rausties ārā? Paskatīties uz sevi. Pastīties uz sevi, kāda es esmu, kā es daru, kā es uzvedos, ko es domāju, un ko es staroju, un no kādas pozīcijas man šīs attiecības ir vajadzīgas. Vai viņas man ir vajadzīgas kā lūdzējam, vai attiecības man ir vajadzīgas, lai es spētu dot. Un man liekas, ka tas ir tas svarīgākais. Un patiesībā tur ir apakšā attiecības ar sevi. Cik ļoti es gribu dot sev, cik ļoti es mīlu sevi, cik ļoti es novērtēju sevi. Man liekas, ka tas ir tas svarīgākais. Un tajā brīdī, kad tev ir labi pašam ar sevi, attiecībās ar sevi, tad tu saproti, ka viss ir vislabākajā kārtībā. Ka tev nav jākoncentrējās uz to vienu punktiņu, kā man nav, jo man ir tūkstošiem miljoniem punktiņu, kas man ir. Un tas, man liekas, ir svarīgi. Tātad mēs esam tavai un manai veselībai mājā, liela māja, un te ir viss kaut kas interesants šeit notiek. Kas šeit notiek un kā tu līdz šim nonāci? Tas ceļš ir diezgan garš, jo uzņēmumam jau tas ir dibināts 2003. gadā, tad mums ir 22 gadi, jau tāds kārtīgs jaunietis. Sākums bija mazās pagraba telpās, vienā telpiņā, kur bija zemūdens masāžas vanna un ķemerdūņu aplikācijas. Jo tā mana ideja un tas mans sapnis un sākums ir no skaistās brīnišķīgās ķemeru sanatorijas, liela balta brīnišķīga māja, kur man krustmāte bija vecākā māsa un kur pagāja mana bērnība pagrabos, un dūņas man nesmird, dūņas man smaržo un sērūdens man smaržo. Un tas bija tas sākums un tas bija tas sapnis. No tā mēs pamazām augām drusciņi lielāki un lielāki, mēs visu kaut ko mācījāmies klāt un rakstījām projektus, Eiropas projektus, un tad kādā brīdī man tika piedāvāts telpas šajā mājā, un tā kā es mēdzu ar prātu draudzēties, bet tajā brīdī es atnākot šurp, es to māju tik ļoti sajūtu, ka es saprotu, ka es gribētu šeit būt, jo droši vien, ja es būtu domājusi un rēķinājusi, tad es droši vien nebūtu šeit nākusi. Bet viss ļoti labi sanāca, un man ir brīnišķīgi kolēģi, kuri arī no sirds dara savu darbu, jo viņi mīl to. Un mums ir ļoti, ļoti jauks tāds kolektīvs, kas ir, es pat nevaru teikt, ka tas ir darbs. Man tā ir mana dzīve. Un šeit ir masāžas,
šeit ir fizioterapija, šeit ir dažādi aparāti. Šeit ir arī procedūras, kas ir tā kā dvēselei, jo dvēsele dzīvo ķermenī. Un viss tas, ko piedzīvo dvēsele šeit uz zemes, ir mūsu ķermenī. Nu, lūk, un tad strādājot ar ķermeni, mēs mīlam dvēseli. Un mūsu tā katra speciālisti, katra cilvēka, kas strādā ar kādu citu cilvēku, es vienmēr saku, ka tad satiekās mūsu dvēseli. Skaisti. Jā, tas ir skaisti. Mēs iepriekšējā intervijā ar Veltu tieši aizskārām šo nedaudz tēmu par skaistumu, ārējo skaistumu, tad par skaistumu kopšanas saloniem, masāžam un tam līdzīgi. Ja. Tad šeit ir apvienot abi sanāk, ja? Tad gan ārējais skaistums, gan iekšējais skaistums. Ja. Jā, tā ir, jo tad, kad cilvēks pieceļās pēc procedūras, pat ja viņš nesaka, cik tas bija jauki, cik tas bija brīnišķīgi, mēs tāpat to redzam. Jo cilvēks aiziet pilnīgi cita. Tādās gudros kursos vienmēr saka fotografējiet. Fotografējiet cilvēku pirms un pēc procedūras, ka tas dos viņam pašam iespēju tā kā salīdzināt pirms un pēc. Jo nevienmēr mēs mākam tās savas sajūtas sajust un noraksturot. Ja? Tas, kas ir jau vairāk ar sevi strādājis, tas, kas māk sevi tā kā sajust savus iekšējos procesus, savus dažādas emocijas, tie cilvēki saprot, bet ir reizēm cilvēki, kas tikai sāk šo savu izziņas ceļu, un viņiem nav tik vienkārši tā kā, bet pamazām tas notiek. Kāpēc cilvēki nemāk sajust, kāpēc viņi nocietinās varbūt pat? Mēs ļoti maz runājam par to, kā es jūtos, jo, manuprāt, mūsu mentalitātei nav sevišķi raksturīgi runāt, kā es jūtos. Mums nav, vismaz pagātnē nebija populāri teikt, es tevi mīlu, apkamties, jo mūsu mammas un mūsu vecmāmiņas gāja ļoti grūtiem laikiem cauri, un ja bērns bija paēdināts un siltumā, tā bija viņa mīlestība. Un apkamties un teikt skaļus vārdus, viņām vienkārši nebija tam laika. Un tāpēc mums ilgu laiku likās, ka, ja es, piemēram, ar tevi draudzējos, vai tu esi mans vīrs vai sieva, tad tev jau pašam ir jāsaprot tas, ka es tevi mīlu. Ja? Kāpēc man tas vēl ir jāsaka? Kaut gan mēs katrs pats gaidam, lai man to pasaka, jo tas ir patīkami. Jā, bija tāds sociālās tīklos tāda bildīte, kur vecītis recīni sēž un vecinīti saka, kāpēc tu man nesaki, ka tu mani mīli? Tu sen to neesi teicis, viņš. Es došu ziņu, ja kaut kas mainīsies. Jā. Pats pa sevi, es taču tevi mīlu un visu. Jā. Vienreiz tev pateicu, tur, ka mēs precējamies, un to pietiek. Tieši tā, un vēl arī par tiem apskāvieniem un par tiem glāstiem. Un man vispār ir joks tāds, jo masāžas mēdz būt ļoti dažādas. Ir masāžas, kas ir ļoti maigas, ļoti vieglas, jo masīrs, piemēram, pieredzējis masīrs, strādājot ar ķermeni, viņš jūt, kāds pieskāriens ir cilvēkam vajadzīgs. Un tad dažkārt klients saka tā, mani mājās vīrs var glaudīt, vai sieva mani mājās var glaudīt. Viņam šķiet, ka viņš nav saņēmis pietiekami spēcīgu to masāžu. Un tad es vienmēr saku, ja vīrs vai sieva tev mājās pietiekami daudz glaudītu, nevajadzētu nekādu procedūru. Vai ne? Jā. Jā, arī man no personīgās pieredzes ir grūti sievai bija grūti uzprasīt, kā tu jūties, vai pateikt tādus mīļākus vārdus, jā. Es to esmu saņēmies, es to daru, varbūt varētu biežāk iespējams, bet es tomēr daru, jā.
kā citiem saņemties? Varbūt tu kaut ko vari ieteikt. Zini kā, es, piemēram, arī kolēģiem kādreiz saku, ja tev kaut kas nepatīk, piemēram, šeit, tad tev vajag man to konkrēti pateikt, jo es to nevaru zināt, ja tu man to nepasaki. Jo mums šķiet, ka es, piemēram, sadusmojos, ja, un viņam ir jāsaprot, kāpēc es esmu sadusmojies, bet viņš nesaprot. Jo mēs katrs esam absolūti citāds. Mums ir katram absolūti cita pieredze. Mēs nākam no absolūti citas ģimenes, kur ir absolūti dažādas attiecības. Ja? Un tāpēc, man liekas, ir svarīgi, tas bija jūsu intervijā, kur jūs teicāt par komunikāciju. Ir svarīgi runāt. Ja es gribu, lai mani apkampj, tad es to pasaku. Un ja es to pateikšu 5 reizes, tad varbūt 6. reizē mani apkamps tāpat, jo zinās, ka es vienmēr gribu, lai mani apkampj. To varētu nosaukt par kaut kādu emocionālu nabadzību, varbūt tāds vārds, kad, jā, protams, ģimenēs tas netika iedots bērnībā, bet tad, kad pieaugam, tad vairs, mēs nemākam un mēs nocietināmies, jā, un kā teici, pats pa sevi saprotams, ka jāzina, kā es jūtos, vai nu tur darbā, vai ģimenē, vai ko, ja es tāds esmu, tad visiem jāsaprot. Ko es ar to domāju, jā, un visiem vēl jāzina arī, kā es gribu, lai tu reaģē uz to. Jo, piemēram, ir cilvēki, kas, ja viņiem ir slikti, viņi aiziet atsevišķi savā istabā un negrib, ka viņus traucē. Bet ir cilvēki, kuri ir gatavi izrunāt, piemēram, un pateikt, kas man ir. Ja? Un tā ir tāda smalka nianse. Un es to nevaru zināt, ja tu man to nepasaki. Bet īsti turēt sevi iekšā arī nevajadzētu, vai ne? Tas beigās var tas nav labi. maksāt Tas dārgāk. Nav labi. Es redzu ar savā darbā un savas kušetas cilvēki, kuri ļoti daudz tura. Ļoti daudz, un ķermenis vienkārši kliedz. Viņš ir tāds kā klucītis, kā ķieģelīts jau. Ja? Un ja mums ir ķermenī viss sastājies, viss savilkt, tas nozīmē, ka pats svarīgākais, kas ir ķermenim, ir asinsrite. Bet ja tur ir klucīts, kāda asinsrite? Viņas nav. Jā, un no tā izrietāt mēs apspiežam emocijas, vai turam iekšā kaut kādas vecas aizvainojumus, dusmas, varbūt ļoti veci un seni un spēcīgi, ja mēs savelkamies, mums rodās spriedze, tātad asins necirkulē, notiek vēl kaut kādi tur procesi nepārāk labi, rodās slimības, fiziskas šādas problēmas, mentālas un vēl. Tieši tā, jo, piemēram, ir iespējams lasīt cilvēku ķermeni, ja? Un tad, ko mēs darām, piemēram, stresā, mēs uzraujam plecus, mēs savelkamies un paskatāmies, šeit ir sirds telpa un sirdī nav vietas. Ja? Viņa ir tik ļoti saspiesta, viņai nav vietas, un kā mēs viņu varam dzirdēt? Viņai ir viens čaumaliņa, otra, trešā čaumaliņa, un kā ir šādi, ka tas atveros? Un es varu starot, es varu dot citiem, un es varu arī saņemt. Bet, ja ir šādi, es nevaru ne dot, ne saņemt. Tāda aizsardzības pozīcija, ieraujamies tādā pozā. Jā, un mēs savelkamies aizvien vairāk un vairāk un vairāk, kamēr ķermenis jau pierod, viņam jau ir jau tāds normāls stāvoklis tāds, kad es esmu šādi te savilcies. Šo ļoti labi, mēs esam kolēģi elpošanas jomā, un arī es, kad uzsāku elpošanu, man arī tas pats bija tāds, un to varēja uzreiz saprast, kā cilvēks elpo, kad viņš apguļās. Ja viņam te nekas nenotiek, viss ir aizbloķēts, tad tas jau noticis jau ilgāku laiku, tās emocijas ir bijušas saspiestas. Jā. Un ar elpošanu to var mainīt. Protams, un elpošana vēl ir viens brīnišķīgs instruments manā dzīvē, kas ir pavērs vēl viens vārtus, patiesībā ļoti plašus vārtus. Caur elpošanu es esmu sastapusi brīnišķīgs cilvēks, brīnišķīgs skolotājs un arī brīnišķīgs cilvēks kā mūsu klientus. Ja, jo tā mīlestība, kas ir elpošanas sesijā,
Viņu grūti dzīvē sastapt, jo tā katrs ir tik augsta, ja, kad cilvēks iet cauri kaut kādiem saviem procesiem un palaiž tos un atgriežas pie savas patiesās būtības, saņem savu dievišķo saikni. Tas nav aprakstāms vārdos. Es vienmēr saku, ka es esmu apbalvota ar to brīdi, kad tu spēj to vienkārši vērot, jo nekas jau tur mums tādas dišas nav jādara, vai ne? Mums ir vienkārši jābūt blakus. Un par to, kad tu drīksti būt blakus, ir milzīga pateicība. Es pazīstu arī tavus bērnus un zinu, ka viņi arī ir aizgājuši šādā līdzīgā pašizaugsmes ceļā, daudz ko dara. Pastāsti varbūt vairāk, kā jums tur ir tajā ģimenē. Jā, man ir dēls un meita. Un patiesībā šo garīgo ceļu viņi iet ātrāk kā es. Un es par to esmu ļoti, ļoti priecīga. Jo no mazotnes viņiem interesē lietas, kā tās ir, no kurienes tās nāk, un kāpēc ir tā, un kāpēc ne citādi. Un meditācijas, un dažādas prakses viņi jau darīja krietni senāk kā es, jo viņi par to interesējās, un viņiem interesēja zvaigznes, kā te interesēja mēnesis, un zvaigžņu sistēmu, un kā tas notiek, un enciklopēdijas par to, un savukārt Roberts ir atkal ļoti empātisks, viņš ir cilvēks, kurš māk klausīties, kas viņam ir no dabas dots, kas man ir jāmācās. Un tā kā mums ir ļoti interesanti, un sarunas mums ir par šādām tēmām lielākoties, un ļoti daudz mēs runājam par to, tā kā tas mums ir tāds ļoti kopējs. Un mums ir mājās arī interesanti, jo mana mamma, piemēram, ir cilvēks, kurš ir no pirms kara laika cilvēks, un tad, kad mums ir šādi temati, tad no sākuma viņi par to viņi tā kā skaties ļoti šķību uz šito, jā, un teica, un viņai likās, ka mēs drusku tā kā kuku, jā, bet patiesībā arī viņai tas viss ļoti interesē, un viņi klausās dažādus skolotājus un dažādus avotus par šīm lietām, un sapņo viedus sapņus. Un tā kā, jā, tas mums ir ģimenē. Nu, brīnišķīgi. Nav tā, ka visiem cilvēkiem tomēr kaut nedaudz, bet interesē šis viss. Vienkārši daudzi viņu tā maksimāli, kurš vairāk viņu slēpj, kurš mazāk slēpj, bet principā visiem interesē. Es domāju, ka ļoti interesē. Nu kā var neinteresēt sapņi, piemēram. Ja es guļu, manas acis ir ciet, bet es kaut ko redzu. Un ko es redzu un kāpēc es redzu? Kāpēc es redzu? Jā, un kāpēc es tieši to redzu? Jā? Vai, piemēram, nāve. Nu, lai kā arī būtu, mums visiem interesē nāve, jo neviens mēs šeit nepaliksim. Tad ir jautājums, vai mēs no tā baidamies un par to nerunājam, un mūsu sabiedrībā, tikai tagad mēs par to runājam, manuprāt, jā. Jo, ja mēs pamazām arī, man liekas, jā, joprojām ir tādi tabū. Jā, jo, ja mēs pieminam nāvi, tā, par to nevajag runāt, par šito par to nerunā, kāpēc nerunā? Ir lietas, kas ir jāizrunā. Viņas ir neizbēgamas, un mēs neviens nezinām, kurš ir mūsu pēdējais brīdis. Jā, tā kā, es domāju, ka interesē visiem, tikai protams, ka mēs esam... Kurš ir gatavs, vai ne? Jā, un mēs esam pieraduši ticēt tam, ko mēs redzam, bet mēs taču neredzam mobilā telefona viļņus. Vai elektrību, bet viņi ir. Kāpēc mēs tam ticam? Jā. Tā kā, jā. Runājot vēlreiz par bērniem, ir dzirdēts, kad salīdzinot tās paaudzes, jā, tur kaut kādi mileniāļi, tur X paudze, Y, vai kā viņi tur ir nosaukuši, un ka tagad no kaut kāda tur šī gada, vai no kura tur gada dzimst jau
Nu, bez maz vai jau bērni, kas jau visu jau redz ne tikai ar acīm, bet jau ar citām maņām. Piekrīti Jā, tam? pilnīgi piekrītu. Pilnīgi piekrītu un piekrītu tam viedoklim, ka bērni nāk gudrāki kā vecāki un ka viņi nāk mums kā skolotāji savā ziņā, ja? Un mūsu uzdevums ir iemācīt viņiem šeit pasaulē tās uz zemes tās praktiskās lietas, ja? Kā tev būs, lai tu nenosalsti, kā tu paēdīsi, kā tu izies cauri skolai, kā tu pielāgosies kaut kādiem zināmiem noteikumiem, kas ir šeit uz zemes, bet tās garīgās lietas, tās viņi mums māca. Un tas, ka viņi jūt vairāk, ka viņi redz vairāk, ka viņi saprot vairāk, viennozīmīgi. To es redzu pēc saviem bērniem. Tas ir pilnīgi skaidrs, ka viņi kaut kādās noteiktās lietās ir krietnu galvas tiesa augstāk kā es, un es to pieņemu. Un tas ir normāli, un tā tam būs būt. Tātad zeme ir pārmaiņu priekšā pozitīvā ziņā uz labo. Viennozīmīgi. Viennozīmīgi. Jo tas, ka viņi, piemēram, nedara kaut kādus darbus, ko mēs darījām, viņiem tas nav jādara. Ja? Viņiem ir jādara citas lietas, jo viņiem ir cits uzdevums. Un lieliski, ja viņi grib to darīt, un viņi to sajūt, un viņi redz, un viņi zina. Ja? Un tas ir tas, mums ir vienkārši jāļauj viņiem. Jāļauj darīt to, ko viņi grib, un uz kurien viņi iet. Jo viņi zina. Kā tev šķiet par tēmu tādu materiālismas, tāda nauda un šī, teiksim, garīgā tēma, jā? Kā tu to saproti? Jā, šis stāsts ir ļoti interesants. Šis ir ļoti interesants, jo, liekas, ka, un arī man tā ir. Patiesībā es varu darīt to, ko es daru, man tas ļoti patīk, un es varētu arī darīt bez naudas, ja vien es negribētu dzīvot pietiekami nodrošinātu dzīvi, es negribētu braukt ceļojumos, es negribētu skaisti ģērbties un dzīvot kaut kādā zināmā labklājības līmenī. Es varētu to darīt, jo man tas patīk. Bet tas, ka par to nevar prasīt naudu, ja, liekas, kā tad es daru aiz labas sirds, un es par to, bet nauda ir šīs zemes, šīs sistēmas līdzeklis. Ja? Un man patika viena teica tā, kad viņas vecmāmiņa bija dziedniece, un viņai visi nesa par to griķus. Un viņi nevarēja nopirkt sieru un sviestu, jo viņai bija pilns plauktiņš ar griķiem. Ja? Mēs tā kā varam apmainīties, ja? Bet es domāju, ka nauda ir lielisks līdzeklis, kā mēs varam apmainīties ar zināmu enerģiju. Jā, jo daudziem šķiet, ka, ja tu jau pieminēji, ja darām labus darbus, tā tad tas ir jādara pavelti. Kā tu vari prasīt naudu un vēl bieži vien pietiekami lielu naudu, jā. Jā. Tas arī ir interesanti par to gradāciju, cik ir liela un cik ir maza, kas vienam ir daudz, kas vienam ir maz. Ja? Un dažkārt es esmu redzējis cilvēkus, kas neiet uz kaut kādu procedūru vai uz kaut kādu pakalpojumu, jo viņam šķiet, ka tas maksā par maz, ka viņš nedabūs priekš sevis pietiekami kvalitatīvu pakalpojumu. Ja? Un kā mēs spējam to novērtēt vispār, cik tas maksā? Jo tad, kad es eju, piemēram, pie kāda sava kolēģa, es nekad nemaksāju viņam mazāk, nekā es prasu pati par šo pakalpojumu. Ja? Tas nekas, ka viņš ir novērtējis zemāk, jo man šķiet, ka tas maksā tik. Ja? Tā kā katram ir tiesības likt savu cenu. Ja, un tā ir tikai un vienīgi enerģijas apmaiņa. Jā, jo nav, manuprāt, nekur neviena nozare, pat baznīcā ir jāmaksā kaut kāds nodoklis, tur, ja tu gribi būt draudzē vai ziedojums, jā, jebkurā gadījumā, jebkuru aizejot uz jebkurā speciālista, neviens pavelti neko nedara. Jā, un man liekas, ka šī ir vispār tā joma, kur ir nepareizs tas uzstādījums, ka nauda ir slikta.
Man liekas, ka šis ir tas segments, kurā tad no visiem šķiet, ka tā nauda ir slikta. Ja mēs maksājam, piemēram, mēs pērkam gredzenu par naudu, tad tas ir labi. Vai mēs pērkam alkoholu par naudu, tad tas mums šķiet normāli. Ja? Bet ja es samaksāju cilvēkam par viņa darbu, tad man šķiet, ka viņš prasa daudz. Ja? Es nezinu, cik šobrīd maksā alkohols veikalā, jo es nedzeru diezgan sen jau. Un tad man liekas, ja tu pērci šampanieša pudeli vai tur kaut kādu ruma pudeli un izdzer viņu, vai tu savam ķermenim iedod kaut ko krietni labāku nekā, ja tu aizej uz kādu praksi. Ja? Bet ne par to mums spriest. Tad tam cilvēkam viņam vajag pudeli, viņam ir absolūti visas tiesības viņu pirkt un tērēt savu naudu, kuru viņš vēlas. Viņa ir tik brīvi pieejama, jebkur tā kā. Jā, un ja cilvēkiem šķiet, ka tas risina viņa problēmas vai viņam vienkārši garšo, tad viņš to var darīt. Risinot problēmas. Visi grib atrisināt problēmas, manuprāt, vai ne? Citi vienkārši baidās, viņiem tur kaut kas vēl ir, bet... Man liekas, ka vispār noformulēt, ka man ir problēma, ka tur ir sākums. Tajā brīdī, kad es sev pasaku, man ir problēma un es ar to netieku galā, man liekas, ka tas ir pirmais milzīgais solis. Tā kā padoties. Jā, tas ir tāpat kā, piemēram, medicīnā, ja mums ir diagnoze, tad tālāk, ja ārstēšana vairs nav problēma. Tad, ja nebūs viens speciālists, tad būs otrs speciālists, ja nebūs otrs, tad būs alternatīvs kaut kāds risinājums. Tad jau mēs to risinājam, tad, kad mēs saprotam, ka kaut kas vispār nav labi, kad es spēju to pateikt, ka kaut kas nav labi. Ja? Bet kamēr man šķiet, ka viss ir normāli, es eju uz darbu, nāku mājās, piekdien, sestdien man ir āliņš, tur labi šampanietis, vīns, vēl kaut kas, es atlaižu nervus, un es atkal eju tajā pašā, un es palieku patiesībā aizvien nelaimīgāks. Ja? Bet es jau nesaku, ka man ir problēmas. Visiem tā ir. Dzīve ir grūta. Bet vai tā ir jābūt? Manuprāt, nē. Jo nav grūta dzīve. Dzīve ir brīnišķīga. Jā, man šodien arī bija saruna ar vienu cilvēku, un viņš teica, man jau viss ir labi. Es tagad gribētu atnākt pie tevis tur uz elpošanu vai vēl kaut kur, bet man īsti nevajag, jo man jau viss ir labi. Es neturpināju to sarunu, taču es zinu, ka lielai daļai šādi būtu, bet man jau viss ir labi. Tas ir tā kā attaisnošanās, vai varbūt viņi vienkārši nesaprot, ka var būt labāk. Jā, bet man liekas, ka vēl ir viena lieta, kad mēs īsti pat nezinām, ko mēs gribam, kā mēs gribam dzīvot. Kā tas ir, kad es varu dzīvot vieglumā, kad es varu no rīta pamosties priecīgs un uzlikt mūziku un uzdancot un iet uz savu darbu, kur man patīk satikt kolēģus, kur man patīk vide, kurā es esmu, kur man ir apziņa, kāpēc es to daru, ja? Kāpēc es esmu šajā vietā, un ko es no tā iedošu pasaulē. Ja? Nevis tikai, cik es nopelnīšu algā, un es nopirkšu kaut kādu jaunu mantu, kaut kā es celšu savu labklājību, bet ko es kaut drusciņu iedošu pasaulē, ar ko es būšu noderīgs. Un tas, man liekas, iedod to drusku tādu misijas apziņu arī. Kāpēc es vispār esmu šeit? Svarīgumu sajūtu. Ja, kāpēc es vispār esmu šeit atnācis? Ja? Jo pat ja es slauku ielu, un iela ir tīra. Un cilvēki iet un priecājas, ka tīra iela. Jā. Es nāku uz darbu ar kājām, un tur pa ceļam ir tāds viens jauns cilvēks, kurš slauk tās smiltis pēc ziemas, kas ir. Un viņš vienreiz slauka, un otrā rītā viņš atkal slauka, bet viņš tāds galīgi galva nokārs. Es saprotu, ka viņam droši vien, ka tas ir sots, kāpēc viņam tur ir jāslauka tā iela. Un vienā rītā, un es viņam katru rītu saku labrīt.
Un vienā rītā es viņam saku, paldies, ka tu to dari. Viņš skatās ar lielām acīm uz mani un domā, ka es laikam esmu kuku. Ja. Bet es tiešām priecājos, ka tur nav tās smiltis, kad viņas neies pa gaisu nākamreiz, kad es tur iešu un nobrauks garām mašīna. Man tas ļoti nodara. Tas ir priekš manis. Vai ne? Un šķiet arī, kad cilvēkiem tiek kaut kādā veidā iepotēts, kad ir kaut kāds limits jūsu dzīves laimei, jūsu kaut kādiem priekam un tam līdzīgām lietām ir kaut kāds limits. Un tad, kad tu sasniedz, tev ir ok, tur ir darbs, tur ir ģimene, varbūt arī vēl kaut kas vairāk ir, un liekas, esmu laimīgs. Pat bija vienā avīzē jautājums par to, vai tu jūties laimīgs dzīvojot, un tur visi bija laimīgi. Iespējams, tikai tie laimīgākie tika ielikti. Ielikt avīzē, jā. Netika likti, bet tad tā liekas interesanti. Tiešām, vai viņi, varbūt tā laimes, tas limits kaut kāds, viņi nesaprot, ka var būt vairāk. Jā, bet es nemaz, vai viņi, vai arī mēs, ja, jo mēs nezinām, kā cilvēks jūtās un kā viņš grib justies. Ja? Un dažkārt ir tā, ka viņam vienkārši nav spēka vairāk. Ja viņam nav spēka un viņam nav blakus tādi cilvēki, kas viņam varētu parādīt, ka var būt arī citādi, ka var būt arī labāk. Un nevelti saka, paskaties tos 5 cilvēkus, kas ir tev riņķī. Un tādi, kādi viņi ir tev riņķī, tādu dzīvi tu dzīvo. Ja tev ir riņķī tādi cilvēki, kas ir entuziasma pilni, kas ir vērsti uz izaugsmi, kas grib darboties, kas grib dalīties, kas grib iet uz priekšu, tad tev nav kur palikt. Tu tiksi tajā enerģijas virpulī ierauc, ja, un tu būsi spiest tāpat darīt. Tas ir tā kā ar zāles pļaušanu. Ja. Visi kaimiņi ir skaisti nopļāvuši, un man ir šitāda zāle, nav variantu. Višķi ir tā ilūzija arī, kad, ja es eju kaut kādā attīstībā, un tad ir tās gaidas no cilvēkiem, kad pat jau tagad 1-2 praksītes, un viss jau būs baigi skaisti, un viss būs baigi forši, un es tagad būšu laimīgs, un tūlīt man būs attiecības, un tūlīt man, bet patiesībā dažkārt iznāk krietni citādi. Tev varbūt sabrūk attiecības tās, kas tev ir bijušas, tev varbūt tu iekrīt, tu aizēji vispār dziļā kaut kādā depresīvā stāvoklī, jo pēkšņi tā dvēsele viņa saprot, ka tagad uz manu pusi paskatījās, tagad es varbūt varētu tā kā kaut ko teikt, un tas nemaz nav patīkami. Pēkšņi tu ieraugi, ka tu varbūt galīgi nedari to, ko tu gribētu darīt, ka tu nedzīvo tādu dzīvi, par kādu tu esi bērnībā sapņojis vispār. Ja? Un tad var ļoti nobīties no tā un teikt, ka es dzīvoju, man viss bija kārtībā, es aizgāju tur kaut ko, es tur padarīju, un man visa dzīve sagriezās ar kājām gaisā, labāk nebūtu neko darījis. Ja? Bet jāsaprot, ka tā attīstība viņa jau nekad nav tāds vektors uz augšu. Attīstība ir vieta tādiem viļņiem, un ir drusku švakāk, un ir atkal uz augšu. Bet to, ko es esmu priekš sevis sapratusi, kad nav tādi baigie iekritieni vairs, tādi iekritieni, nav arī tādi pīķi augšā vairs, jo, ja ir pīķis, tas nozīmē, ka būs arī tas iekritiens. Bet ir tādi forši, tādi vilnīši, un tu saproti, ka tad, kad tu esi tajā zemā punktā, kārtējo reizi nonācis atkal kaut kādā savas dzīves mācībā, ka tu tā kā drusku vieglāk spēji tikt un ātrāk ārā no tā. Jo pirmkārt, tev ir jau kaut kādi instrumenti, tu zini, ka tā jau ir bijis, ja, un ka tas ir beidzies, ka tam grāvim ir arī otra puse, ja. Tev ir kolēģi, tev ir draugi, kas ir līdzīgi domājošie, ar kuriem tu vari parunāties, kuri teiks, jā, ok, tagad ir tā, bet ejam tam cauri, ja, kas tev paņems reizēm varbūt aiz rokas, ja, vai izvedīs, jo man, piemēram, dzīvē vienmēr ir tādi cilvēki bijuši blakus. Vienmēr paldies maniem draugiem, kas
Kas tad, kad man bija tad krīze, kad krīzē es vispār neēdu, ja, man neko, man ir slikta duša, kas aizved man uz kafejnīcu un teica, tagad tu ēdīsi šito, ja. Un tā tas vienkārši notiek. Tāda ir dzīve. Un tas nav tā kā traģiski. Tas nav traģiski. Tas piederās pie attīstības. Jā, tieši šis jautājums, arī man tas, protams, bija, un daudzus tas var izbiedēt tiešām. Viņam tā ierastā dzīve, kuram tā limitētā, viņa skatījumā varbūt nelimitētā, bet pilnīgi pietiekošā laimes, kaut kāda tur laime, viņš dzīvo, viņam daudz maz ir ok, un tad pēkšņi viņam saka, ej, maini kaut ko, jā. Un viņš, ok, varbūt tur ir labāk, un viņš iekrīt, bams. Jā. Un ja nav, kas, kā tavā gadījumā, kas tomēr palīdz, atbalsta, pastāsta, kā viņam izdzīvot, kā viņam neiekrist. Vai vēl vairāk saka, ko tu tur aizgāji, redzi, kā tev tur sanāca, vai kā. Es taču teicu, ja kaut kādi apkārt var teikt, ko tu tur lien. Jā, zini, kā ir, atnāks vienmēr, ja tu ticēsi, ka tu eji savu pareizo ceļu, atnāks vienmēr. Un nenokāp no tās savas taciņas, no tā sava ceļa, uz kur tu esi uzkāpis, vienkārši ej, maziem solīšiem ej uz priekšu, jo tā apkārtējā tava vide sakārtosies, viņi tev pievilksies, mainīsies tie cilvēki, kas ir tev blakus. Ja tu izvēlēsies neaprunāt, ja tu izvēlēsies netiesāt, ja tu izvēlēsies sarunāties par tematiem, kur jūs neaprunājat kaimiņus un citus cilvēkus, pamazām tas mainīsies. Tas nemainīsies uzreiz, un arī paši mēs iekrītam atkal atpakaļ. Bet mēs sev pieķeram vienreiz, otrais, trešoreiz, kamēr tas jau pārvēršas par normu. Ja? Kad es nenosodu, jo visi drīkst būt savā dzīvē, savās sajūtās un savās pārliecībās. Ja? Tieši tāpat kā es drīkstu tāds būt. Un ja es pieņemu, ka otrs drīkst, tad es arī drīkstu. Man arī ir vieta būt. Un ja tiešām nav cilvēka pie kā vērsties, vai kas neatbalsta kaut kāds tuvinieks, visi novēršās absolūti. Tieši tāpēc mēs šo visu šobrīd darām. Mēs esam dibinājuši biedrību, kur esam apvienojušies 7 cilvēki. Jā, šobrīd, jā. Un tu darbojies Gulbenē, esmu Balvos, ir arī Viļakas pusē, Žīguros, Kubulos. Ir cilvēki, kuri noteikti, ja arī pie mums kāds vērsīsies, protams, ka mēs uzklausīsim, atbalstīsim, ieteiksim. Protams. Vai ne? Protams, jo ja vien ir tāds jautājums, vai ne, vai kā tu domā, vai kā tev izdodās tā, vai kā tev izdodās šitā, un mēs esam tādi apvienojušies, un mums pašiem ir ļoti labi, jo mēs arī mācamies savu dzīvi un mācamies savu komunikāciju, un viens no otra tā kā bagātinamies un sarunājamies, bet ne tikai mēs, ja kādreiz dzīvē ir tā, kad liekas, kad kad ir slikti, un kad nesaprot neviens visriņķī, tad kādreiz var uzrunāt arī absolūti svešu cilvēku, jo tiem cilvēkiem, kas ir gatavi palīdzēt, viņiem ir apkārt tāda aura. Un ir cilvēki, pie kuriem vienmēr pievelkās. Vai ne? Un tāpēc paskatieties, kā viņi dara. Kā viņi uzvedās, kā viņi dzīvo, kāda ir tā viņa tāds pasaules uzskats. Pamēģini viņam līdzināties. Kaut kādā mazā niansē. Ja? Pamēģini varbūt neburkšķēt. Varbūt nenosodīt, varbūt kaut paskaties uz sevi iekšpusē, kā es daru, vai man tā ir, ka viss ir stulbeņi, ka viss ir riebīgi, ka viss ir tādi un šitādi, ja? Kāda ir tā mana pārliecība?
Vai to runā kaut kādas sāpes, kuras ir nodarītas, vai Jā, to runā kaut kas cits jā. iekšā, nevis tu pats? Jā, un kā es pats izturos pret citiem cilvēkiem, jo tam vārdam ir milzīga nozīme. Viena skolotāja teica tik forši, viņa teica, iedomājies, ja tu visiem cilvēkiem, ko tu satiksi, tu teiksi, tu esi duraks. Nu, jebkuram, kuru tu satiec, tu esi duraks. Nu, vai viņi gribēs ar tevi sarunāties? Vai viņi gribēs ar tevi būt vienā telpā? Bet ja tu viņam teiksi, labais cilvēks, nu kā tu domā? Vai kāda tad ir tāda? Tad katrs vārds, ko mēs izsakam, ir ļoti svarīgs. Tieši tāpat kā katra doma, ko mēs domājam. Un ja tavā galvā dzīvo domas, kuras visu laiku nosoda, kuras visu laiku ir neapmierinātas, nu, tā dzīve, tev ir tieši tāda dzīve. Ne. Mhm. Un, ja runā arī, teiksim, par tām emocijām, jā, daudziem patīk augšā būt. Mhm. Augšā esot var arī šajā garīgumā, tā teikt, ar praksēm dažādām mēs tur varam nokļūt, un mums tur ir labi ikdienas dzīvē, tur ir, protams, alkohols, dažādas miesiskas lietas un kaut kas ēdienas un tam līdzīgi, ka tu esi augšā, jā, un kā jau tu bišķi minēji par šitiem kalniem lejam, maksimāla skriešana pēc tā baigi augstā, agri vai vēl vienmēr pēc laika novadīs lejā. Jā, pēc alkohola lietošanas vienmēr ir traģiskas paģiras. Un nav nekā labāk, arī es esmu sapratis, ka šis vidusceļš, jo mazāk ir tie vilnīši, jo mazāk vilnīši jūrā, jo tu mierīgāk peldi. Un tas taču ir forši, ja tu pa to jūru peldi mierīgi, neesi visu laiku šīdāt augšā lejā. Jā, jo cilvēki reizēm es esmu dzirdējis, viņi saka tā, nu kas tad man nebūs prieka? Ja? Tad, nu tā kā, bet tāds ļoti tāds augstas pīķis, tas prieka, viņš jau nav, viņš nav līdzsvarots. Ja? Un šitas tas smukais, tas vilnīts, viņš jau var būt absolūtā harmonijā. Tādā, kurā es jūtos labi. Kur viss ir līdzsvarā, ja? Kur ir prieks, kur ir pieņemšana, kur ir tāda saskaņa, ja? Tad absolūta harmonija, un viņa ir priecīga. Viņa nav vienaldzīga, tā nav vienaldzība, tas ir tāds prieka tāds... Nu, kā lai to noraksturo, tāda prieka stāvoklis, prieka plūsma tāda. Nu, protams, ne jau vienmēr mēs staigājam visiem kādreiz. Žoklis būtu visu laiku. Jā, visiem kādreiz ir zemais punkts, un tas ir normāli, jo zemajā punktā mēs varam nonākt pie dažādām atklāsmēm. Jā, un šis ir labs, ka tiešām nebaidīties būt zemajā punktā. Jā. Nebaidīties būt, jo zaudēt jau tur esot vairs, ir maz ko. Un pamēģinot uzdrošināties, arī mēs šo biedrību uzdrošinājāmies darīt. Mēs nebijām pazīstami visu dzīvi, mēs tikai iepazināmies uzdrošināties, spērot katrs savus soļus, sanākot kopā un tagad jau darot labas lietas, un tā arī jebkurš esot, lai cik zemu vai augstu, vai padomāt, vai tiešām vajag baidīties zaudēt to pēdējo, kas tur ir. Varbūt vispār vairs nav ko zaudēt, un tad tikai var iegūt. Jā, jo tur ir resurss. Tajā vietā ir resurss, jo dažkārt mēs dzīvojot tādu parastu dzīvi, mēs nemaz nezinām, cik daudz mēs varam izdarīt, cik daudz mūsos ir resursi iekšā. Jo tad, kad tu esi nonācis zem, tu esi daudz ko pieredzējis, bet tad tu vari sevi atklāt to, ka es varu būt arī līdzjūtīgs, jo kāds pret mani bija līdzjūtīgs. Ja? Es varu būt saprotošs, jo kāds pret mani bija saprotošs. Ja? Un tas ir tas, no kā mēs varam izaugt. Šo es parasti pats ievēroju jau iepriekš, teiksim, satiksmē braucot ar mašīnu. Ja tu palaid kādu, viņš, protams, tev pasakās dažādā veidā, un tu redzi, ka arī viņš pēc tam palaiž kādu vēl iepriekš. Tā kā aiziet ķēdes reakcijā. Jā. Ne?
Jā, Tas burtiski notiek katru dienu uz ielām. jā, tieši tā. Cilvēki, ja kāds izdara kaut ko labu otram, viņš turpina to darīt tālāk, nākamais, Mhm. un tā mēs vairojam to. Tieši tā. Tieši tā, tikai caur labo. Tikai caur labo un tikai caur sapratni un tādu, un kā es tā vienmēr domāju, arī tad, ja kāds kaut ko riebīgu tev ir izdarījis, ja, nu, nesteidzies uzreiz tā kā vērtēt, ja, jo tur viņam ir kaut kāda pieredze, kāpēc viņš tā dara, ja, jo laimīgi cilvēki nedara otram pāri. Un tas ir tas, ko, nu, tā kā nemet uzreiz atpakaļ to. Tev nav tas jāpieņem, bet tev nav arī jāspēlē. Nenosodīt. Jā, jā. Forši, nenosodam citus, daram labas lietas, uzdrošinamies, Tieši tā. rūpējamies par savu ķermeni, gan ārējo, gan iekšējo. Un visiem citiem ķermeņiem. Vai ne? Jā. Smaidam, ko mēs vēl daram. Smaidam un esam laipni. Esam laipni. Paldies tev par sarunu, Solvit. Paldies tev, Armī. Tiekamies. Tiekamies.